Labdien, labdien! Ir pagājušas 2 nedēļas kopš pēdējiem kamoliņu stāstiem, un esmu klāta jaunu epizodi ar jauniem notikumiem, ar dažiem jauniem pabeigtiem darbiņiem, ar idejām, ar nedaudziem pirkumiem, un tāpēc es ļoti priecājos, ka esi atradusi laiku, lai dienas beigās vai kādā brīvdienas brīdī atrastu laiku pasēdēt pie sava vadīkļa vai kāda cita jauka rokdarba un paklausītos manos kamoliņu stāstos, lai tev patīkama skatīšanās. Ko tad mēs šodien klausīsimies, skatīsimies? Es tev šodien noteikti mazliet neko gari, bet pastāstīšu par to, kur es esmu bijusi kādos pasākumos, par atklājumiem savā adīšanas pasaulē, par pabeigtajiem darbiņiem, par projektu, kur es šobrīd tādu, un arī par dažiem pirkumiņiem, un arī par idejām par to, ko tad es vēlētos uzadīt. Man te priekšā ir mazs spikerīts, redzēt, uz kāda skaistas lapas. Man pagājuši svētdien bija atbraukušas ciemos mazmeitas, un pati jaunākā mūsējā uzadīja vardīti, tādu pavisam bēdīgu, un teica, ka vardīte bēdājās, jo ārā nav lietus, un viņai nav vēl atnākuši draugi. Bet otrā pusē man ir spikerīts par to, ko tad es vēlos tev pastāstīt. Mugurā man ir mana siltā jaka, par kuras uzadīšu, un es tev stāstīju pagājušajā reizē. Silta, mīksta un visādā ziņā pūkaina un patīkama, pēc izmēra ir ļoti jauka. Tā kā es ceru, ka šis gads būs šīs jakas tāds izējamais gads. Tātad, par ko tad mēs varētu šodien sākt klausīties? Laikam pirmais par notikumiem. Pagājušajā stāstā es teicu, ka nākamajā dienā mēs ar vīru plānojam braukt uz Iecau, paciemoties un pieskatīt mazbērnus, un, protams, tu noteikti pašā video sākumā redzēji mazu fragmentiņu no Iecavas parka un skaistās Iecavas upītes, kas ir bezgala jauka jebkurā gada laikā. Ziemā tā ir mājvieta pīlēm, un garām gājējus tās neatstāja vienaldzīgus. Un tāpēc arī mēs mazliet pastaigājoties, es te uzfilmēju mazliet noskaņas no Iecavas parka. Un ko tad es izdarīju? Pagājušajā reizē es gan teicu, ka braucot uz Iecavu es noteikti pabeigšu adīt zeķītes, bet kaut kā pa priekšu ielīda mans projekts vīram šalle, un tā bija pati pirmā, jo viņam to šalli vajadzēja jau gatavu tajā pašā brīdī, kad es uzmetu pirmos valciņus. Bet runājot par šalles adīšanu, kā jau es stāstīju, es adīju no zeķu dzīves, ko es nopirku Latvian Crafts. Uzadīju paraudziņu, apmēram 5 centimetrus, un es sapratu, ka vienā pavadienā tā šalle būs tāda, nekāda tāda pļurīga, mīksta, patīkama, bet noteikti nesildīs nekā, tas būs tikai skata pēc. Un kaut kā arī adīt nepatika, un tāpēc es no saviem krājumiem atradu Covid laikā Klipan saulē pirkto vienkārtīgo vilnas dziju, kas bija ļoti līdzīga pēc krāsas, un man bija tādi 3 kamoliņi pa kaut kādiem 70 gramiem, un tad, kad es saliku kopā, šos te pavadienus, tad es sapratu, ka jā, tas ir īstais adīšanai šallei vajadzīgais biezums, struktūra, un tā man tapa šāda te šalle, redziet, viņa ir mazliet mistraina, jo tas gaišāk dzeltenīgais ir tas zeķu dzijas krāsiņa, tāda laima dzeltenīgi zaļa, un tas zaļganīgums ir no tās Klipan saules vilniņas 2 kārtās. Un šālīte man ir tāda bieza, gara, adīju es viņu, tieši tāpat kā Sofija šālītei maliņa ar aikordiņu vienā un otrā pusītē, lai nerulējas. Nekas sarežģīts, vienkārši labiskais adījums, gara,
gandrīz 1,80 m gara šalle, nu tā kā, lai būtu silta, un to man patika adīt, un praktiski visu svētdienu, kamēr mēs dzīvojāmies pa Iecevu, un starplaikos starp pastaigām ar mazmeitām, tātad es adīju šalli, un otrdienā es to arī pabeidzu. Tad, kad es biju pabeigusi šalli, tad gan es ķēros pie savām zeķītēm, kurām atlika tikai pabeigt otrās zeķītes, pašu beidzamo daļiņu līdz purmgalam, un tā man no šīm te skaistulītēm, kas man bija uz adatām tādas braucamais adīklītis, ir tapušas zeķītes, stāstīju jau pagājušajā laikā, Kalts Tērija un arī nedaudz Regija baltā dzīņa, 40. izmērs, uz adatiņām 16 valdziņi un papēdis bumerangs ar pacēluma tiesai uzņemtajiem valdziņiem un parastais norākums un sašūts purmkaliņš. Nu, tādas man ir tās zeķītes. Un vēl viens pabeigtais darbiņš, kas man noteikti bija izdarīts. Kas tad man vēl bija? Nebija vairs. Tie bija 2 tikai pabeigti adītie darbiņi. Bet par ko gan es gribētu tev pastāstīt, jo, ja tu seko līdzi šobrīd adīšanas notikumiem, kas ir Facebook, tad Baibas jautājums grupā, tur tiek adītas pasakas visādās krāsās, visādās noskaņās, un man arī bija tas prieks piedalīties Baibas apraksta testēšanā, un kā jāsaka, Baibai vienmēr visi apraksti ir tik perfekti nostrādāti, ka tur viss ir tik skaidri, tik saprotami, un plus vēl pati Baiba vēl sniedz komentārus, tā kā, jā, un testēšana man bija, un jāsaka tā, nekur plašākā publikā es savu pasaku nebiju rādījusi, vienīgi tad, kad Baiba ielika jau šos te video, kad sākas projektiņš, tad arī es savā Instagram kontā, Facebook kontā ieliku savu pasaku, un mana pasaka ir tāda riktīgi rudenīga, es pat teiktu, kaut kas no viršiem, kaut kas no sūnām, kaut kas no koku zariņiem, kaut kas no krūmiņiem un kokiem, kad tie rudenī taisās ziemas mierā, un mana pasaka ir radīta no drops alpaka, tā ir šīta zaļā pamatiņam, tās lapiņas, tās puķītes, kas mums tur iet, tā man ir drops alpaka, man izgāja tieši 2 kamoliņi, 100 grami drops alpakas, un tā raibā krāsainā raibulīte, tā man ir šopelis, nepateikšu, man liekas, ka tā bija Crazy Ball, kaut kad pirkta man 2 kamoli stāvēja ļoti ilgi manos plauktos un beidzot atrada savu pielietojumu pasakā, un šalle ir patiešām ļoti mīksta, ļoti skaista, rudenīgās krāsās. Un pasaku savu es arī adīju rudenī, tad, kad parkā jau bija sabirušas koku lapas, bija kastaņas un viss, un ja tu pamanīji manu fotogrāfiju, tad tur viss arī bija iekšā. No šī te pasaka top, un es šobrīd skatos uz Baibas šūpuļu dziesmu, kas arī man ļoti, ļoti uzrunā, un tad, kad es izdomāšu, ka man arī vajag šūpuļu dziesmu, tad es noteikti griezīšos pēc apraksta pie Baibas, un taps arī šūpuļu dziesma. Nu, tādi ir mani darbiņi, par kuriem es tev gribēju pastāstīt, un tā bija pagājusi vesela nedēļa. Un piektdienas vakarā, kad es atnācu no darba, mani mocīja neizpratne. Sestdien no rīta bija plānots adītāju pārgājiens, ko organizē Rūta adījumos, un bija doma, ka mēs braucam un tiekamies Sarkandaugavā, un tad caur Meža parku, caur estrādi dodamies kājām uz Rīgu, uz Kāsuni, uz pašu Rīgas centru.
un ieturam pusdienas jaukā kompānijā, pādam, papļāpājam un dodamies savās gaitās. Un tā es arī nevarēju saprast, ko lai paņem līdzi, jo piekdienas vakarā man sagribējās iesākt vienu jaunu projektu, bet tā kā tur bija krāsainais sadījums, tātad ar rakstiņiem ar vairāku krāsu dzijām, nu tā kā pārgājienā īsti negribējās ņemt ne tos visus daudzos kamoliņus, ne arī krāmēties ar aprakstu līdzi ņemšanu, jo tam projektam, jāsaka, tā bija it kā rakstīņš vienkārši, bet lai cik sarežģīti raksti stāv manā galvā, kad es radu rakstainos cimdus vai kādu citu rakstu, šis man nepako nestāvēja galvā, un man gandrīz vai katra rindiņa bija jāskatās tehniskajā zīmējumā, lai saprastu, kas man tur ir jāda. Bet par šo te es tev pastāstīšu mazliet vēlāk. Un mēs esam nonākuši pie sadaļas, kas saucās mans adīšanas atklājums. Par savu adīšanas atklājumu es tev pastāstīšu pēc maza mirklīša. Es atcerējos, ka es neesmu paņēmusi tev rādāmo, lai nav tikai plika runāšana, bet es tev varu. Nu re, es esmu atpakaļ. Un runājot par manu atklājumu, tā ir Holzgana dzija. Un jāsaka tā, ka jau Covid pašā sākumā, man liekas, tas bija 1. gada beigas Covidam, kad vakaros, kad mēs Zoomā tikāmies ar adītājām, ar adīšanas draudzenēm, tad mēs apspriedām dažādas dzijas, kā jau vienmēr kopadīšanās. Un man vienā no šādām reizēm gribējās iepazīties ar Holzgana dziju, jo cilvēki, kas no tādie, to ļoti slavēja, un, kā mēs zinām, Holzganam ir ļoti daudz dažādu sastāvi. Tur ir gan 100% super soft vilnas dzija, gan ir vilna ar zīdu, gan vilna ar alpaku, vilna ar kokvilnu, alpaka ar merino dziju, un šie te visi kamoliņi ir ārkārtīgi skaistās krāsās, ļoti skaisti krāsu tonīši, vienas krāsas vairāki toņi, tā kā tur ir tāda īsta paradīze, un šo dziju var nopirkt gan puskilograma konusiņā, gan arī 50 gramu kamoliņos. Nu, te ir mana kaste, nu, es jums nerādīšu apaus, nē, šajā vienā no apau kastēm skatieties, kas man te ir, mans Holzgana dziju krājumiņš, ko es nopirku, lai iepazītos ar šo dziju. Mans sākotnējais nodoms bija nopirkt šo dziju, lai izmantotu to rakstaino cimdu adīšanā, jo dzija ir ļoti smalka, un kā mēs zinām, latviešu rakstainie cimdi etnogrāfiskie, lai uz adatas varētu adīt vairāk par 24 valdziņiem, tad ir nepieciešama ļoti smalka dzija, un tā es nopirku, un pat cik ir ļoti skaistas krāsas un krāsu pārējas, tad es biju tādā cerībā, ka es adīšu cimdus. Bet tad, kad es iesāku adīt vienus rakstainos cimdus, tad es sapratu, ka man īsti nepatīk. Man īsti nepatīk, jo krāsa dzija ir nedaudz melanžēta, ja mēs tā paskatāmies, ir tāds gaišāks un tumšāks, un tas ir pilnīgi visos šajos te kamoliņos, ja redziet, cik ļoti skaisti kamoliņi. Un tas man īsti nepatika, kā izskatās cimdiņos, un vēl kas man īsti nepatika, tas, ka tas cimdiņš ir ārkārtīgi plāns. Es jau laikam esmu teikusi, ka rakstaino cimdu adīšanā mans favorīts tomēr ir un paliek tekstrēnas dzijas, jo tad, kad uzadinu šīs dzijas cimdu, tad tam ir gan struktūra, gan krāsa, gan viss pārējais, gan pūciņa, gan blīvums vajadzīgais. Un laikam pēc tās dzijas, tā kā cimdiem man šī
Holzgan dzija tā kā īsti nepatika. Bet krāsas ļoti skaistas, un tā es te ik pa brīdiņam, krāmējoties pa savām dzijām, atveru kastīti, paskatos uz krāsām, vēlreiz papriecājos, cik ļoti daudz dažādu tonīšu, ļoti skaisti. Iepakojums ļoti skaists, es tā nocelāju vienmēr, redziet, ļoti skaists uzraksts. Un nocelāju un vienmēr aiztaisu uz kastītē vāku un ielieku atpakaļ skapī. Un jāsaka, tā ir pagājuši 3 gadi ir pilnīgi noteikti. Un šī dzija tā arī stāv kastītē un no tās nekas netop. Un šī gada sākumā sarunājoties ar Ligitu, viņai bija uzadīts džemperis, kuru viņai izdevās arī tā kā pilnīgi netīšām savelt, mazgājot, bet džemperis saucās, tūlīt es mēģināšu aprakst, Lunenburg, jā. Saitīti apakšā es ielikšu uz autori un aprakstiņu Ravelry, un šis džemperītis, es domāju, cik es ilgi mēģināšu, un visi kā viens, man arī Ligita saka, ņem Adi, viss būs kārtībā. Un tā es vēlreiz metu savas bažas pie malas to, ka dzija ir tik ārkārtīgi tieviņa, ja mēs paskatāmies, ļoti, ļoti tieviņa. 50 gramos te mums ir 287 metri. Adītājs iesaka, ražotājs iesaka adīt ar 3,5 mm adatām, bet šis te tievais pavadieniņš mani noteikti neiedrošina adīt ar 3 mm adatām. Man liekas, ka tas ir kaut kas šausmīgi šķidrs un nekāds, bet labi, no viena tarakāna es tiku vaļā. Un, kā jau es teicu, iepriekšējā vakarā pirms pārgājiena, tas ir pagājušās piekdienas vakarā, es iesāku adīt šo savu džemperi, un es esmu tikusi tik tālu, jā, ir apmēram kādi 7 centimetri pēc atdalīšanas, un jāsaka tā, no pirmā brīža, kad es uzsāku adīt šo te rakstaino daļu, es sapratu, par ko runā adītājs. Šī dzeja patiešām ir ļoti smalka, bet tad, kad tu adi, tas adījums sākumā ir ļoti, ļoti nelīdzens, tāds tā kā grubuļains, bet adīšana tā ievelk, ka tu liekas, nevari nolikt un liekas vēl rindiņu, un beigās pateicotiem šīm te skaistajām krāsu pārējām, arī rodas ļoti, ļoti jauks krāsu salikums. Un tad, kad es beidzu adīt raksta daļu, man gribējās paskatīties, vai man pēc izmēra derēs, jo man tā kā pēc tiem visiem valdziņiem kaut kā atkal likās, ka tāds valdziņu skaits noteikti man būs pamaz. Un tāpēc es paņēmu un ar tvaika gludekli mazliet notvaicēju šo te raksta daļu, un redziet, tur, kur ir, īstenībā te nevar redzēt, varbūt var. Re, kur ir svītra, kur ir mazliet notvaicēts, kur dzija ir atvērusies, un šis ir tāds tā kā sietiņš, tā kā nezinu, kas šķīvis greizs, nepareizs. Un es tikai saprotu to, ka laikam šī dzija ir tieši tāpat kā ar Soft Donegal. Tad, kad tu adi Soft Donegal tikko no spoles, liekas šausmas, ciets kaut kāds nekāds, bet pēc mazgāšanas tas atverās un ir vienkārši pārsteigums un pasaka, un šobrīd tas tvaicētais tvaicētā adījuma daļa man liek nojaust, ka ar Holzgan būs tieši tas pats. Un šobrīd, tā kā šis ir galvenais adīklīts, kas man ir uz adatām, kuru man gribās ātrāk pabeigt adīt, jo pa galvu jau rosās citi projektiņi. Un jāsaka tā, ka es neesmu no tiem cilvēkiem, kurš
var adīt tā kā vairākus procesus vienlaicīgi, kam uz adatām tur ir 2, 3, 4, 5, un mani tas nervozē. Un jāsaka tā, ka pagājušajā reizē uz pārgājienu es paņēmu līdzi kārtējos mazos kamoliņus, kas man ir palikuši vēl no zeķu adīšanas, tādi tiešām pārpalikumiņi. Šeit man ir no Kristīnes krāsotā dzeltenā, Maruma Jans Kristīnes, viņas krāsotā dzeltenā dzīņa, un šādi pārpalikumiņi, un šos te es paņēmu līdzi, uzmetu seķītē, neko jau daudz tur nepādīju, jo mums ļoti ātri atnes ēdienu, un tad tur bija tā, ka vairāk ēšana un pļāpāšana kā adīšana man sanāca, bet šis ir vēl viens projektiņš, kas man stāv manā mazajā projektu somiņā, kur es varu paņemt, ja es kaut kur braucēju vai jāpagaida un tā, bet runājot par tādiem lieliem adījumiem, es tā kā īsti nevaru teikt, ka man tas patīk, un es šodien taisni no rīta pamodos, kā vienmēr sestdienas un svētdienas rītos. Man ļoti patīk, kamēr mans vīrs vēl pa gultu vārtās un lasa grāmatu. Es tikmēr ar kafijas krūzīti apsēžos, ieslēdzu YouTube jaunās apraides, kas ir iznākušas blogeriem, kuriem es sekoju, un skatījos Finish Knitting Stories Janas pēdējo apraidi, kur viņa rādīja visus savus, man liekas, es jau vispār tur sajuku skaitīšanā, cik viņai ir projektu lieli, mazi un visādi, un man patīk tas Janas, tas pozitīvisms, ka viņa to neuztver kā kaut kādu problēmu, ka ir tik ļoti daudz šo te projektu, viņa to sada, un viņa tādu smaidu sejā par tiem visiem stāsta. Es atkal esmu no tiem adītājiem, kuram īsti tas nepatīk, mani tas nervozē, un tāpēc man ļoti ātri gribas pabeigt savu džemperi, lai es varētu atkal ķerties klāt kaut kam pilnīgi jaunam. Tā. Šobrīd jūs esat dzirdējuši par to, kur es esmu bijusi, neko daudz apkārt nestaigāju, nekādi pasākumi nebija. Galvenais bija pagājuši svētdien, vēl par ko Grīziņkalnā nošļūcieni no kalna Ragavās, Tā kā mēs ar vīru aizvedām mazmeitas abas uz Grīziņkalnu, jo kamēr vecāki bija prom, mums mazbērni bija jāizklaidē. Un tā kā mazā dārtiņa teica, ka viņa ar Opi nešļūkšot, ar māsu viņa nebraukšot Ragavās, Omi kategoriski atteicās viņu vienu pašu sēdināt plasmasas lielajā tajā vannā, kas saucās tās šļūcamās Ragavas, un laist viņu no Grīziņkalna lejā un skriet pašai pakaļ, tad nekas cits neatlika, kā sēsties aiz muguras un braukt mums abām divām. Un tā mēs tur visi 4 šļūkājām no kalna, un īstenībā tas ir vēl viens pierādījums tam, ka pieauguši cilvēka galvā ir tikai tarakāni, un ja mēs tos izdzenam laukā, tad redzēt, var radīt gan no holskarna dzīves, gan arī pieklājīgā vecumā šļūkt no Ragavās no kalna un priecāties kā mazs bērns. Un, kā saka viena no manām kolēģītēm, tad tas iekšējais bērns, kas ir mūsos, tad tam nedrīkst ļaut raudāt, un šad tad ir jāapmierina viņa iegribas un jāļauj viņam realizēt to, ko viņš grib. Un tā, mēs tur šļūkādami atnācām mājās, un bija ļoti skaista saulaina diena. Starts! Aiziet! Labi! Jā! Tumšs, pelēks, nepatīkams un gribās ļoti krāsu. Tā, mani adījumi, manas visas lietas par to, ko tad es esmu nopirkusi. Es jau vienā no reizītēm, man liekas, stāstīju, ka šī gada sākumā man vienkārši uznāca tāda atkal kārtējā iegriba. Mans iekšējais bērns teica tā, ka es ļoti gribu adīt klik olīvkoka
adatiņas, jo, ja mēs runājam par adatām, tad es galvenokārt adotu ķēgu. Man ir komplekts maināmiem kabelīšiem šīs te adatiņas, un tas ir mans galvenais komplekts, ar ko es strādāju. Jā, es zinu, ir adītājas, kurām ir gandrīz katrai dzīvei savas firmas adatas, bet man kaut kā vislabāk rokas tiepjas tieši pēc šīm te ķēgu adatām. Un, ja man akurāt gribas pastrādāt ar koku, tad es ņemu savus drops, šīs te bērzu koku adatiņas, kas man arī ir komplektiņš, bet šīm adatām ir tāds vai nu 3, 3,5, 4, 4,5, 5, nu tāda numuru izmēri, adatu izmēri. Un man brīžiem liekas, ka vajag kaut ko vēl pa vidu, to 0,25, lai būtu šī te pāreja, un man tām adatiņām dikti nepatīk kabelīši. Nu, pēc šajā bū paņemt tādus kabeļus īsti neādās. Un tā nu man ienāca prātā, ka man vajag par katru cenu olīvkoka adatiņas, un tā kā Latvijā nekur viņu nav, vienīgā vieta, kur es zinu, tās nopirkt, jo savā laikā es arī ķēgu adatas no turienes sūtīju, tātad Daigas ieteikumā tās ir Country Creative veikals Vācijā, internetu veikals, un tā nu es devos uz internetu veikalu un es pasūtīju sev adatiņas. Pirmajā brīdī, tad, kad es sūtīju, tur bija gan 3, gan 3,5, gan 3, gan 4 un tā tālāk izmēri, gan 3,25, bet tad es tur mazliet nolaidu fēleri un tad man atnāca ziņa, kad man tur ir jāpārskata pasūtījums, un tad, kad es pārskatīju pasūtījumu, tad vairs bija palikušas tikai lielie numuriņi un 3,5 un 3,75 un 4. Un tā kā es domāju, ka es lēnā garā piepirkšu arī tos izmērus, kas man ir no 3-niecītes līdz tam 4-niecītei tie man ejošie izmēri, tad es šoreiz pasūtīju tikai 4 un 3,75 adatiņas. Nu, un redziet, šīs te olīvkoka adatiņas. No olīvkoks vispār ir viens no maniem mīļākajiem kokiem, laikam pēc brauciena, redziet, nu skaistas bez gala. Asumiņi arī ir pietiekami spici, man liekas, tās mazākā izmēra ir mazliet spicākas, bet, nu, ļoti skaistas. Vienīgais, kas mani šobrīd mazliet mulsina, tā, fokus, ne uz mani, redziet, šī te pāreja. Lielajām adatām šeit ir tāda pāreja, un mazajiem izmēriņiem, nē, šeit tā smuki aiziet, un tad, kad tās stiprinās kabelīšos, kabelīšiem viņiem arī ir sarkanie kabelīši un ir zelta kabelīši. Man liekas, tas zelta kabelīts ir mazliet lokanāks, bet kabeļi ir abām divām man patīk vienādi, un es tā ļoti ceru, ka tās lielākā izmēra adatiņas ļoti labi adīsies un nekur nekas neķersies, jo kaut gan cilvēki, kas ar viņām ada, ir ļoti apmierināti. Nu, redz, šīs ir olīvkoka adatiņas, kas ir pie manis atnākušas, papildinājušas manu krājumu, un es domāju, nu, ja jau man ir jāsūta, par cik tā sūtīšana tomēr ir, nu, tie 15 eiro uz to Latviju, tad, nu, ko es tur sūtīšu, tad es paņemšu vēl mazliet klāt. Un šeit man ir jāsaka, tieši tāpat kā agrāk, nu, tā kā Covid laikā, es pasūtīju no Tulip šo te mazo komplektiņu ar Tulip adatiņām, kas ir no pavisam maziņā, tur kaut kādi 1,75 laikam līdz 3-nieciņām, un ar to viņš arī, komplektiņš bija beidzies, ja, nu tāds viņš bija. Un tad kaut kad pie grietas es biju nopirkusi Tulip mazliet garākas adatiņas, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kam ar īsajām adatām adīt ir, nu, tā kā diezgan problemātiski, jo tad, kad es adu, man šī te daļa atbalstās uz adatu,
un ja man adata, redziet, jau šī te maziņā ir par īsu, un tad ir tā, ka vai nu es šeit laužu to savienojumu vietu trosītē, bet adīt tā, kā normāli cilvēki ar pirkstiem, es tā kā nemāku. Man tas kaitina, varbūt vajag vienkārši apsēsties, ietrenēties un pamēģināt. Es zinu, kas ir cilvēki, kas iemācās. Es domāju, ja mani sāk kaitināt tas, kas to, ko es daru, kam jāsniedz ir prieks un gandarījums, tad, īsti labi nav. Redz, un tā, es pie tām olīvu koku adatiņām pasūtīju arī tulipu adatiņas 3,5, jo man beidzās ar trīniecīti. Tās bija 3,5, un šīs ir 3,75 maziņās adatiņas, jā, un, tā kā man arī tulipu adatiņas ir mazliet papildinājušās, jo ar šīm adatām man arī ļoti patīk adīt. Vienīgais, kas man īsti nepatīk, tulipu adatām trosīte. Atkal, ja ir adatiņa laba, tad, bet, cik adītāji, tik gaumes un tik, cik es ar tām adu, tad ir viss kārtībā. Un tā kā man adatiņas tikai top, tad šeit Sinits maciņā, ko man savā laikā dāvināja Olita, ir iemājojušas manas olīvkoku adatiņas, un te man vēl ir dažas Sinīta adatiņas, ko es biju pirkusi pati, jo tad, kad es saklausījos Instagramā par adatām, cik tās esot ļoti labas un ar tām ir patīkami adīt, jā, tur ir diva veida, ir gaišās un ir tumšās adatiņas. Patiešām tos pirmos adījumus, ko es mēģinājot, testējot adīju, man likās ļoti, ļoti jauki, ļoti patīkami, ļoti, tiešām es biju ļoti sajūsmā, un tad arī vienā no braucieniem Olita atveda savējās adatiņas, ko viņa vairs nelieto, un viņa teica, ja jau tev patīk, tad dāvini, bet es nezinu, vai dzīve, vai adījums, vai noskaņojums, vai ej tu sazini kas. Tad, kad es sāku adīt kaut ko citu pēc laika vēlāk, tad kaut kā man īsti nepatika, jo tieši tajā vietā, kur kabelītes savienojas ar adatu, kaut kā tur dzieķērās un viss, bet es domāju, ka vienkārši ir laikam jādod adatām vēl iespēja un jāpamēģina gan vienas, gan otras ar atnākušajām olīvkokām. Es neko neesmu adījusi, vienkārši esmu apmierinājusi savu iegribu, adatas man ir, un šobrīd jādomā kādi projektiņi, lai es varētu adīt un saprast, vai tiešām ir vērts papildināt šīs te lietas, bet, olīvkoks tas ir ļoti skaists koks, un man patīk visur, kur ir olīvas, un tagad man ir savs olīvkoks arī mājās. Tas man ir par adatiņām un par plāniem, jāsaka tā par plāniem. Man laikam ir tā, ka es nākamajā nedēļā noteikti gribētu pabeigt adīt savu džemperi, un tad man ir gribi vai negribi jāķeras klāt pie džempera adīšanai vīram, jo aprīlī viņam ir dzimšanas diena, un tā kā džemperiņš man jau prasa jau ilgu laiku, tad tā būtu arī īstā reize, kad es varētu gan viņa vēlmes apmierināt, gan arī uzdāvināt un nelauzīt galvu par to, ko tad vēl es varētu nopirkt. Jo mūsu vecumā, man liekas, ir tā, ka viss, kas mums ir vajadzīgs, mums jau ir, un atliek tikai savas iegribas realizēt. Un vēl kas ir, jā, es tikko pametu akciju, jo te man stāv uz gultas tas, kas man tur vēl ir ko stāstāms un rādāms, un pagājušā nedēļā, pareizāk sakot, jau tad, kad es filmēju iepriekšējo epizodi, es jau zināju, ka man būs viena lieta, jo Facebookā es pamanīju interesantu lietu un ļoti skaistus maučus. Un iespēju iegādāties jau savērtus pēc raksta, savērtas pērlītes pēc raksta vieniem skaistiem, tumši ziliem maučiem. Un Kristīna Zīle piedāvā šo iespēju
iegādāties viņas darinātos maučus. Redziet, skaisti. Vairāk nerādīšu autortiesības, ja? Bet tu saprati, kas tur būs. Tur būs tumši zili mauči ar ļoti skaistu rakstu. Un tie jau visi ir savēti uz pērlītēm, jo es zinu, tad, kad es vēru pērlītes, tad man visvairāk sāp mugure, jo, paši ziniet, tie, kur ir vēruši, ka tas ir tāds darbiņš ļoti smalks un ļoti atbildīgs. Un redziet, te ir atnākuši. Re, kur ir mani mauči, mana nakts, man zvaigžņotā nakts. Ja? Un šeit ir vienkārši fantastika un bija skaisti iepakos, bet par ko es ļoti, ļoti, ļoti esmu pateicīga arī Kristīnai par vēstuli, kas nāca klāt šajā te kastītē maučiem. Un jāsaka, tā Kristīna saka un raksta, ka tur ir dvēselīte iekšā. Es pilnīgi piekrītu tam, ka, lai radītu rakstu, lai tas ir ne tikai raksta spēks, ne tikai tā dzīves spēks, bet tā ir arī cilvēka enerģija. Viņa ir gaišās domas, ko viņš ir ielicis, verot katru pērlīti pie pērlītes un sūtot otram cilvēkam šajos te maučos un rakstot vēstuli, ka tā ir patiešām ļoti, ļoti jauka tāda pozitīva lieta. Un šorīt no rīta pie kafijas, pirms es ķēros klāt pie adīšanas, es izlasīju Facebookā arī vienu ierakstu par adītajiem cimdiem. Un man ļoti patika autores doma par to, ka tad, kad mēs iedodam savām meitām rokās adatas un dzīparus, un viņas sāk mācīties adīt, viņas nenojauš, kas ir viņu rokās. Un īstenībā ar cimdiem, zeķēm, ar maučiem, ar visām lietām, ko mēs sadam, ar rakstēnajām lietām, mēs turam rokās savas tautas dvēseli. Un mēs nododam šo te tautas sievišķo enerģiju citiem, nesājot tā kā gan emocijas, gan visu pārējo. Un tiešām es esmu ļoti, ļoti priecīga par šo pirkumu, ko es esmu iegādājusies, un tas ir atnācis pie manis šajā nedēļā. Un viss bija skaisti, rakstīns bija skaisti iesaiņots, te vēl bija klāta rezerves pērlītes, un cilvēks pat ir padomājis par to, lai ieliktu piemērota izmēra adatiņas, ar kurām adīt maucīšus. Tā kā, ja tevi tas ieinteresē, noteikti atrodi. Es centīšos atrast informāciju Facebookā, kur es sazinājos ar šī projekta autori, un es ielikšu saitīti, lai tu arī vari paskatīties un atrast, un varbūt arī kādreiz tikt pie saviem maucīšiem tādā veidā. Es laikam esmu izstāstījusi visu, kas ir noticis pa 2 nedēļām, jo ir tikai 2 rokas, ir 40 stundu darba nedēļa pilna no pirmdienas līdz piekdienai, kā jau katram cilvēkam, un ja tu gribi palasīt grāmatu vai vēl aiziet mazliet pasportot vai pastaigāt vai vēl kaut ko citu, tad adīšanai paliek arvien mazāk un mazāk laika, un es nezinu kā tev, bet man pagājušajā nedēļā ir bijis tā, ka tad, kad nāk pulkstens ap 8:30, man acis vienkārši krīt ciet, un es vairs nevaru noturēt tās vaļā, un man nāk miegs, un es tiešām esmu spiesta iet ļoti ātri gulēt, jo vienkārši nevaru, jo tad, kad es te vienu vakaru mēģināju adīt, tad es sapratu, ka otrā dienā nē, tā nedrīkst, jo tad tur valdziņi citi vaļīgāki, citi netik vaļīgi, un nav ko ķēmoties, ja organisms saka, kad jāiet gulēt, tad ir jāiet gulēt. Bet ir vēl viena ļoti svarīga lieta, ko es tev vēlos pateikt. Pagājušā apraide ir bijusi ļoti, ļoti, ļoti populāra,
Un es esmu ar šo apraidi sasniegusi savā YouTube kanālā tādus ļoti apaļus ciparus, un ir veseli 300 cilvēki, kas ir jau parakstījušies uz manu kanālu, un viņi saņem ļoti laicīgi ziņas par to, ka ir iznākusi jaunā epizode, bet salīdzinot ar visām pārējām reizēm, iepriekšējai apraidē bija rekordliels skatījumu skaits, un tas bija 1100 pāri skatījumu, un par cik cipari ir ļoti apaļi, un man gribētos sagādāt nelielu dāvaniņu arī tev par to, ka tu atrod laiku, skaties, komentē, un tāpēc es teikšu tā, visi tie, kuri būs parakstījušies manā YouTube kanālā, nu tā kā ir sekotāji, piespieduši tam zvaniņam un atzīmējuši, ka viņi seko. Ja atstās man kādu komentāru vai jautājumu apakšā komentāros, tad uz nākamo reizīti, kas visticamāk būs pēc 2 nedēļām, kad es plānoju nākamo epizodi, es izlozēšu 2 cilvēkus, 2 skatītājas no jums, kurām es vēlos aizsūtīt dāvaniņu. Teikšu uzreiz, dzīvu es nesūtīšu un nedāvināšu, jo ņemot vērā to, cik mēs katra cenšamies tikt vaļā no saviem dzīvu krājumiem, tad dzīve tā nebūs. Bet gribu teikt, ka dāvaniņa būs pietiekami vērtīga, ļoti noderīga adītājam un tā, lai šobrīd paliek intriga. Un, ja tev nav grūti, lūdzu, ieliec īkšķīti uz augšu. Es tev par to būšu ļoti pateicīga, jo tas patiešām ļoti palīdz video izplatīt YouTube'ā, to redz pēc iespējas vairāk cilvēki. Un šajā brīdī es tev saku milzīgu paldies par to, ka tu esi kopā ar mani, ka tu atrodi brītiņu paklausīties manās pļāpās par radījumiem. Ja tev ir jautājumi, droši raksti, ja tu gribi ko uzzināt vai pajautāt man par to, ko es sādu, kā es sādu vai kaut ko citu, tad es būšu priecīga par jautājumiem, bet šoreiz saku, lai tev jauka nākamā un aiznākamā darba nedēļa, lai radoši darbiņi top un lai prieks ir kopā ar tevi visas nākamās nedēļas, kamēr mēs atkal tiksimies kā moliņu stāstos. Atā.